Prakses laikā iepazīstināsim ar korporatīvo komunikāciju, tās vietu ekonomikā, politikā un kultūrā. Ik viens varēs saprast, vai joma ir viņam un vai viņš arī ir šai nozarei. Visa pamatā ir lielā bilde, kā tieši mēs pievienojam vērtību. Būs iespēja pārliecināties, kā mēs to darām te, Latvijas vadošā aģentūrā. Sākotnēji studējot Latvijas Universitātes komunikācijas zinātnes, izvēlējos žurnālistikas moduli, bet pēc Ralfa vieslekcijas izlēmu pieteikties praksē aģentūrā, un man žurnālistikas studijas pēkšņi kļuva par sabiedrisko attiecību studijām. Un jau vēlāk, apvienojot studijas ar darbu, kļuvu par projektu vadītāju asistentu. Un viens no maniem lielākajiem izaicinājumiem bija Kārums un dziesmu svētku projekts visas vasaras garumā, kas tiešām bija piedzīvojumiem pilns pasākums. Un īstenībā pateicoties šai aģentūrai, pavisam drīz sākšu arī studijas Vīnes Universitātē. Mēs vēlamies praktikantiem dot iespēju sevi pierādīt komunikācijas un projektu vadības jomā, nevis pienest kafiju vai stāvēt garās pasta rindās. Tāpēc labākiem pretendentiem dosim iespēju strādāt pie konkrētiem projektiem, būt daļai no mūsu komandas un strādāt roku rokā ar nozares profesionāļiem. Prakse šeit sniedz un ieskatu komunikācijas nozarē, strādājot ar transportu un tehnoloģiju uzņēmumiem. Visinteresantākais darbs bija Rīgas lidostas līdzvērtīgo lidostu komunikācijas izpēte un analīze. Es pētīju viņu sociālos tīklus un salīdzināju to ar Latvijā notiekošo. Pieredze līdzdarbojoties sabiedriski nozīmīgu projektu komunikācijā un ieteikumu, kā uzlabot savu turpmāko sniegumu, ir tikai daļa, ko iegūs studenti, piesakoties mūsu prakses programmai. Tās noslēgumā studenti iegūs izsmeļošu rekomendāciju, kas noteikti noderēs tālākajā karjeras ceļā. Darbs aģentūrā nemitīgi sniedz iespēju virzīties tālāk. Mums tikai jāprot šī iespēja izmantot. Tas, ka nestudē komunikāciju, nav šķēršļus, jo pievienoto vērtību var radīt arī citās jomās studējošs profesionāls, izmantojot iegūtās teorētiskās zināšanas projekta realizācijas laikā. Lai sekmīgi konkrēti darba tirgū, nepieciešama darba pieredze. Bet neviens jau nav teicis, ka tā iegūstam tikai ar darba līgumu kabatā. Tā ir iegūstam arī praksē. Tāpēc mēs vēlamies palīdzēt topošajiem komunikācijas profesionāļiem spērt pirmos soļus nozarē un iegūt reālu darba pieredzi.